gluži tāpat kā pēc ziemas nāk pavasars, ik gadu neizpaliek arī mehu dienas. Tradicionālajam gājienam Latvijas Lauksaimniecības Universitātes tehniskās fakultātes esošie un bijušie studenti šogad pulcējās jau 17. reizi. Es arī, kā es studijas jau kādu laiku apakaļ beidzu, bet es joprojām esmu sirdī mehs un vienmēr cenšos atbalstīt mehus un turpināt viņiem dzīvi, lai ir tikai pozitīvi viss. Krāšņais gājiens piedimdināja pilsētas ielas nevien ar mūziku, bet arī ar lielajaudas tehnikas rūkoņu, kas uzskatāmi atspoguļoja tehnikas progresu gadsimta griezumā un topošo speciālistu prasmi vadīt visdažādākos braucamrīkus. Man pašam ir 4 žiguļi, tagad ir Volga un vēl arī Zapiņš. Un ikdienā ar ko brauc? Ikdienā brauc ar Fordu Galaxy. Tomēr tas ir labāk? Nē, tas ir lētāks ikdienā, jo šis tērē 15 litrus 100 un tas ir tikai vasaras izbraucieniem. Mehi sevi pieteica kā darbīgu un radošu komandu, kas nākotnē spēs paveikt lielas lietas. To, ka tāds tiešām ir ne tikai svētkos, bet arī ikdienā, apliecina arī mācības spēki. Viņi izpaužās un viņi izpaužās arī ļoti plaši arī studiju laikā un studiju procesā. Un kaut vai viena no pavisam nesenajām jautrībām, kas nodarbību laikā bija, kad nodarbībā pie lauksaimniecības mašīnām pasniedzējs, tas biju es, nāku laboratorijā iekšā, skatos, lielai mašīnai spārni pacelti augšā, ko var izdarīt tikai labs pulks cilvēku. Tehnisko fakultāti savulaik beidzas arī pilsētas mērs Andris Rāviņš. Šodien skatoties uz to jaudu, uz to tehniku, kas var nonākt un ir jau nonākušas jūsu rokās, apliecina, ka mehi ir vienmēr vajadzīgi. Ir vajadzīgs viņu gan uzņēmība, gan gudrais prāts, jo jā, valstī ir zināmas ekonomiskas problēmas, bet tikai jūs un mēs visi kopā, gan mehi, gan piesaistot mehiem līdzīgi domājošos, mēs valstī, protams, izvedīsim no krīzes un veidosim attīstītu, stabilu, spēcīgu Latviju.